labrīt. Es atkal esmu traki aizelsies, bet tas viss ir štrunts, jo mēs atkal esam copē. Kur es esmu? Es pat nezinu. Paskatieties. Apkārt man ir kaut kāds niedru džungļi. Šodien pļurzāsimies pa dubļiem. Nu tā normāli. Lai sēdēt, jāsēž būtu kaut kur šeit. Tas jau ir tuvu ūdenim. Kaut cik daudz mazas mikro zivtiņas. Esam šādā pļaņškā. Pļaņška nav maksas. Pļaņška ir bezmaksas. Tādā trakā Niedrulājā. Ārā ir kārtējā pretīgā rudens diena. Vējš, neliels lietus. Esmu paņēmis līdzi atkal uz copi ceptu zandartu vakardien noķerto un uztaisījis viņu arī masālītā veidā, kā lasīt. Iebraucu veikalā pa ceļam, nopirku baltmaizīti, sviestiņu, skaistu kvalitatīvu, sīpoliņus, atķipokiem sajauc. Sīpoliņus un parādīšu jums, kurš vēl nezina, ka zandartu var ēst arī jēlā veidā, viegli iemarinētā, iesālītā veidā, kā lasi. Bet tas viss ir pofīgi. Jo mums ir labs apģērbs, bikses, grāfa jaka, 25 000, rekur, kas netic, 25 000, ūdens un vēja necaurlaidība. Ko es ar to gribēju pateikt? Ja ir inventārs, vēlēšanās, apģērbs, tad visas šīs drūmās rudens dienas ir vienalga, jo mēs varam tik vai tā līst ārā uz copi, un kurš brauc makšķerēt vienmēr un visur, būs ar zivīm, jo zivis var noķert tikai tad, kamēr māneklis vai ēsme ir ūdenī. Un šodien mēs mēģināsim noķert rudens ņipro lielo karūsu. Tātad šajā te ūdenī, nosauksim viņu pa ūdeni, jo viņš nav liels, rekur tur, jā, Pīļdīķis. Pīļu ezers. Šajā Pīļu ezerā mēs zinām, ka ir karūsas. Karūsas nav no mazajām, karūsas ir 800 un uz augšu. Cerams, ka mums viņas izdosies pierunāt. Šodien mēs esam, es pat nepaslinkoju. Redzat, soma mana smagā makšķerīt. Visu šito te es atnesu ar vienu reizi. Pat sirdsklauvas jau sadzirdēju. Atnesu ar vienu reizi, nepaslinkoju. Un dosim virsū. Tātad 2 spaiņi mums ir. Redzējāt, viens un sarkanais otrs. Mums ir 2 veidu barībiņas. Viena būs mans ķiploks. Un otra būs vaniļa ar marcipānu. Tā kā viss tīri priekš karūs. Pasīsimies, kurš punkts uzvarēs. Tā kā startējam kārtējo rudens dienu. Aizvakar bija Salacā. Šodien ir 30. oktobris. Es jau esmu kaut kur Latvijā. Šādā te mežā mēģināsim noķert meža cūku karūsu. Aiziet! Startējām kārtējā copes tūri. Akal metās nedaudz sūdīgi ap sirdi, jo esmu ielīdis konkrētākajos džungļos, tur pilnīgākajā pakaļā, nosauksim to tā. Un ko mēs te redzam? Mēs redzam bezročus. Te varētu rupjāk izteikties. Ja? Mēs redzam vienkārši fantastisku bildi, lielā pakaļā ielienot. It kā visaugstākā rase mēs skaitamies. Man liekas, ka ne līdz galam. Bet mums ir oktopa maisiņš, liels, kvalitīvs, izturīgs. Braucot prom, to, kas galīgi nav izšķīdis, es savākšu, kā es to daru vienmēr. Tariet arī tā. Protams, ka to, kas tur izšķīdis, nav jēga vākt ar pļurzāties un sazin, kas jau tur iekšā un tā tālāk. Bet rekur šādas, teiksim, normālas lietas var arī paņemt, ejot projām. Jo 3 kilo vieglāk, ka man būs točna nešana, nu, ja nu vienīgi kādas skaistas karūsas paņemšu. Tā kā labi, tāda atkārtpīt no tēmas, bet ļoti aktuāli par tēmu. Labi, liekamies augšā, to tas rudens. Rudens stundas ir īsas, ārā jau ir 9. Pulkstens. Mūsu uzticamais čedrakājs vienmēr un visur.
Kā jau zināt, man ir 3 gabali, tas matriks lielais. Tā kā šeit atkal bija jānes, viņš ir pasmaks. Jā, ir soma, bet man tajā Preston somā ir tāda kilogramu kārprāts. Saku, tāds jau piekusons bija. Mazas taciņas starp tām niedrēm, tur šitā te 3 reiz nācās atpūsties. Tāpēc ir šāda veida. Šis ir jau bārdu ritīgais senses vecā tipa, bet šobrīd tāds topčiks no šitiem, nosauksim viņus pa nelielajiem, ir Prestons. Vai arī matriks, kuram ir viena šā gribjonka, tā viņus sauc tautā. Tāpēc būs tīri inčīgi, bet nu noliksim spaiņus tur tajā ūdenī. Katrai makšķerei, katrai distancei, kur būs tā savu barībiņu. Uz tās atstatēsim makšķeru resnos galvas, lai viņi nav tajos dubļos ūdenī. Nu, kaut kā pielāgosimies. Kā jau redzējāt, salats arī sēdējām tādā. Vispār liekas, ka kā tur copēt, bet viss bija īstenībā baigi feini. No smirtsomas velkam ārā uzglabājamo tīkliņu. 4 metri. Šeit ideāli un ļoti aktuāls viņš būs, jo ļoti tālu iet seklums. Ja mums būs ziltiņas, lai viņas nenosprāgtu, lai mēs varētu sašķirot viņas, palaist vaļā, ko gribam paņemt, tad viņas viss būs dzīves līdz vakaram. Ūdens augsts, nekas baigījām nenot. Šodien solās būt interesanta, azartiska spēle ar skaistām maktenām karūsām, 1, 3, dod Dievs 5, 10. To mēs redzēsim dienas gaitā, ja tik ilgi nepļurkstēsim. Jo taisīsim taktiku tādu, mums šodien līdzi ir Baltija ar kasteri kopā, motils diezgan daudz, domāju, tas varētu būt aktuāli, un slieka pus kilograms. Redzat, nepaslinkoju atstiepu šito te lielo kluci ar slieku. Tā būs, un izdomāsim, kamēr jaukšos, izdomāšu to taktiku laika gaitā. Varbūt vienā vietā došu tikai motili, otrā vietā tikai slieku. Kaut kur pamēģināsim klāt baltos. Nu, to jau skatīsimies laika gaitā. 2 spaiņi. Iesim forši, iesmelsim ūdeni. Un dosim virsū. Jauksim barībiņu. Vēl es atcerējos, kad šis man visdrīzāk nomirs, bet tas nekas, jo vienā spainī būs kilograms ķiploka, uzreiz arī parādīšu, uzreiz arī bērsim pavadiņas, visu paņēmu līdzi. Tā, redzat, motili, opā, bišķi pārplīs vismaisi, motilīs, nu tā kā 300 pāri grami. Ai, viss dubļos, kā tas man besī. Tas gan man riebjās, tie dubļi, bet nekas pēc tam nomazgāsim visu. Tā, te ir motilīts bišķi izbiris. Tātad, smalki maltie muškāpuri. Un likšu arī klāt šodien rupju maltos mušu kāpurus. Būs 2 spaiņi, 3 kilogrami kopā. Zemi šodien neizmantošu, jo izmantošu maziņas barotavas. Maziņas neliels barotavas. Tātad pusi katrā spainī būs. Puse no smalki maltiem, puse no rupju maltiem. Un kā jau es jums vienmēr stāstu, tā, šito šeit, atbraucam uz copi, ņemam trauku, lejam iekšā ūdeni, šī gadījumā rudenī vispār vēlams būt siltu kaut kādu, jā, varbūt no mājas termosā, bet nu, kurš par to no rīta atcerās, un tos rupjos beram iekšā. Lai viņi te, kamēr mēs te ņemsimies, šajā vietā esmu pirmo reizi. Šo vietu man ieteica viens no maniem sekotājiem. Kāpēc ne? Man jau karūsas ir tāda sāgas zivs, man jau patīk viņas ķert riktīgi. Tā, pēc tam visu miskas sametīsim te. Aha, mēslu slieciņas paņēmu vienu buņģiņu. Tā. Tad te ir tie baltie, nu tādi grami 700. Ar kasterīti kopā, pēc tam ielikšu buņģā, redzēsiet. Akal kaut kā tās buņģas pietiktu. Aha. Tā, šodien barību krāsosim melnā krāsā. Grunts ir reāli melna, smirdīga. Karūsām tādas vietas patīk. Krāsosim melnā krāsā. Abas barības. Varbūt tikai ķiploku, tā redzēs. O, vēl motilīts ir. Ai. Bišķi avīzīte man tu.
Pa nakti pārgājus puš tas nekas. Tātad, mans smaržīgais ķiplociņš ar īpašām ķiploku piedavām, dabīgām. Caur paku gan arī smaržā. Tā, tas būs vienā spainī. Jā, tāds viegls. Nedaudz drumstaliņas, nedaudz rupjās daļiņas. Ideāls rudenim, ideāls. Bēram iekšā. Redzat, viņi tāda dzeltena ir, ja? To dzelteno es gribu noņemt ar krāsu. Tā, misenīte. Un, misenīte jau ir brīva. Šeit, hop, hop. Zebēs, zivīm, miskastei, da jebkam, lai atnestu visu ideāli. Izturīgi, forši maisiņi esam uztaisījuši. Tātad. Tā, otrs spainis. Otrs spainis tiks piepildīts ar foršu miksu. Mūsu marcipāniņš, līns karūs un vaniļa. Kā jau teicu, ar vaniļu sačakarēt neko nevar. Ja šī barībiņa man sanāks jau zaļš ar melnu, ja viņa sanāks tumša, viņai pat varbūt krāsu nebērsim klāt. To otru dzelteno krāsosim točni. Ar zobiņiem, kā īstie sportisti. Ai, marcipāniņš arī viltīgais. Nav viņš tur slimi salts un tam līdzīgi. Viņš mums ir tāds viltīgs. Un tā, kad uzjauc, piejauc ar ūdeni, viņš vispār sāk dot ārā vēl papildus blakus aromātus. Bēram iekšā. Jā, šī sanāks tāda tumšana, bet pavisam nedaudz krāsu piebērsim. Tātad, kā tā krāsa jāber klāt un kā tas ir jāliek. Miskastīte. Tā. Dalām spaiņas. Redzat, vienā spainī tātad būs ķiploks, otrā būs vaniļa ar marcipānu. Tos smalkos muškāpurus brālīgi. Pusīti te, pusīti te. Misenīti te. Redz, man jau te tā virtuve sāk jau. Virtuve sāk. Kā saka, abritaķi krāsas. Tā, šo noliksim malā. Tā. Ok, tos mēs iebērām. Krāsa. VDJ, melna krāsa. Šī krāsa nekrāso rokas. Šāda te, melns krāsotājs. Viņu vajag nedaudz. Stop. Moška pat pa daudz piešāva. Šitenāt pieliksim. Nu pavisam. Op, viss. Krāsiņi šitik, vielīši, viss ir, redzat, tas soma man tagad tāds noliktavu, vielīši kamerā ir vieta, miljons aromāti, es viņas kā, gribējās pateikt, kā dundurs, kā lolosis, nesāju līdzi, bet man vienmēr visi līdzi, vienmēr. Nu, neskait, kad es aizmirstu šinkovku mašīnā vai tam līdzīgi, bet tā, perfekt, uzmet uz muguras un do virsū. Tā, krāsotājs jāsajauc ir sausā veidā no sākuma, pirms lejam ūdeni. Arī šī tāda tumšana palika, redzat? Jā, tieši tā, piedavu šodien vairāk nebūs. Tīri muškāpuriņi un spiedīsim uz gaļu, jo es šobrīd ķerot tās karūsas, es ievēroju, ka viņa ir ziltiņa ar garstāvokli, it īpaši rudenī. Viņa pila rīkrie, viņai baigi neko ēst negribās, tāpēc būs mazas barotaviņas, mēģināsim viņu izsaukt uz gaļu. Redzat, kāds tas ķiplociņš, viņš tāds diezgan nav nekāds smalkais, tāds vidēji rupjuma, ja? Tā kā tas arī ir special, kā jau teicu. Ar visādām piedeviņām, smaržņām, garšņām, lai līnim karūsai būtu ko darīt. Šeit jau ir smalkāks, to tā vaniļa iedeva, bet marcipāniņš arī ir savs rupjās sastāvdaļas. Redzat, viss tumšs. Šeit pielikā mazā krāsa ir, tāda bišķi gaišāka, šeit pilnīgi melna. Vienīgā vēl, kas būs no piedevām, tie būs čipši. Vienā vietā ieliksim
nedaudz krāsainos, otros zaļos. Akumulators beidzās. 10–15% par agru. Bet tas nekas, damaisīsim rokām. Galvenais sanāca mums. Pirmais maisiens, redzat, viss jau līp. Vajadzēs damaisīt nedaudz ar rociņām, bet tas nekas. Par roku krāsošanu ražotājs, man liekas, ka nedaudz sadirsa. Savādāk neizteiksies. Uzmaisīja ar rokām, kā teica, damitrināja. Nu, tādas maniņas palika diezgan ne līdz galam gaišas. Tā kā ņemiet vērā. Bet nu laikam tomēr viss krās, jo traper krāsa krāso. Šitā pirms tam nekrāsoja. Arī man klubā diezgan daudz cilvēku viņu lietoja tieši tāpēc, ka viņi nekrāso. Nu, šodien šādi. Tā, labi. Krāmējam augšā makšķers. Jo mēs gribam paspēt. Noķert zivis. Mums vēl ir pēc pusstundas, dodies sāksim makšķeru. Šo kātiņu es no rokām nelaižu jau visa gada garumā ārā. Zemex, Icon Feeders, top klase. 360, 75 grami. Vienkārši dziesma šāda veida makšķerēšanas tipam. Viegla straumīte, beztraume, lielas zivis, smalki rīki. Fantastika. Otra fantastika no budžeta gala. Sherman Pro 330, 70 grami. Nu, uz budžetnieku es uzlicis no mačiem savu arī iemīļoto spolīti. Bezsvara Daiva turnaments spoli 5000 izmērā. Uz abām ir Okcope Special brenda pītās Japāņu aukliņas, sevis paša radītās. Barotā viņas būs maziņas, 30, 40, varbūt 50 grami. Skatīsimies, kas no tām distancēm būs atkarīgs. Ar visiem šiem kātiem tas ir izdarāms. Pat 50 metrus es varu 330 iemest. Noteikti, ka šito metīsim tuvāk, vienu tālāk un tam līdzīgi. Labi, turpinām uzstādīšanu. Liekam virsū marķierspiniņu, mīniņu. Pirmais par rokai paķērās 80 grami, bet pieļauju domu, ka tad dziļuma nekāda nebūs, bet tā kā ezers nav baigi dziļais, varētu būt, kad kaut kāds zālītis būs. Tāpēc uzlikām šādu. Kaut kas man tur zvana. Man vienalga. Tā, šitā te būs ideāli. Tātad mēs paskatāmies, ka ir klipsis. Ļāviens pārsēja sistēmu un tomēr rekur arī ir aukliņa paberzēta. Hop. No salacas noņēmām klipsīti. Dziļuma nav. Tātad mēnās. Šobrīd, ja dziļuma nav, jāatrod ir vieta, kur nebūs zāles un komfortabls iemetiena attālums. Nu, tur bija tīrs. Tajā krastā viss ar niedres būs ar orientieri pašvaki. Bet, nu labi, tā. Vienu makšķeru laiku. Vajag aizmuguri pastīties. Jā, tur bišķi vajadzēs paravēt niedres. Bet tā, vienu makšķeru tad metīsim šādi. Piemēram, hop. Dziļumīši ir. 2 metri nav, bet nebūs arī tālu no 2 metriem. Tā, kā mums te makšķeri stāvēs. Ai, fantastiski. Te noliksim kaut ko. Čing. Ai, varēs visu redzēt. Šāda ir grunts. Tieši tā, kā karūsām patīk. Pļurza. Tu nos. Smaržo fantastiski pēc gāzēm. Bet karūsām tādas pat marķieris viens palika tumšs kaut kāds. Vispār toksiskais ezers kaut kāds. 30–40 gramīgi marķieris vien līdz nebija. Risinājums. Uzliekam barotavu, vienkārši barotavu. Un ar barotavu nomarķēsimies. Atradīsim vietu, kur ir vismazāk zāles, vistīrākā grunts, un tur arī paliksim. Labi. Tagad pamēģināsim iemest tālāk. Nu tā kā tālu. Nedaudz tuvāk tām niedrēm, jo ne jau tā karūsa tusējās pusūdenī. Mums viņa būs jāpasauc. Un jāpasauc viņa būs visdrīzāk no niedrē. Pamēģināsim iemest tādu gabaliņu tādu ritīgu. Op, te bija kādi 50 metri.
dziļums līdzīgs, bet ir tā, ka grimst, jā, ir patīkam, ka grimst. Aha, tur atsitās pret zālītēm un grūtāk velkās. Jā, tur ir kaut kāda pļurza. Tur kaut kāda pļurza ir. Nu, un tik tālu negribās jau arī mest. Pavilkām metru tātad, nu, darba. Aha, bija kaut kāda kaciņa. Nu jā, kaut kādas pļurzas ir uz grunts. Pļurza ir, bet tā kā ēsma noteikti, ka būs. Ēsma jau uz āķa nekustās, baigi neraksies iekšā. Karusē jau patīk pa šitiem te dubļiem rakāties. Šādi. Čiks. Tā kā mēs it kā darīsim. Pavelkam. Velkās normāli. Jā, ir kaut kāda zālīta. Bet ir ok, pastīties, jau tāds tīrāks iznāc ārā. Labi, tur arī paliksim. Jā, esat aizmirsis mērāmos mietiņus, kā to izdarīju es. Saskaitam spoles apgriezienus, pietinam, barotavu pietinam līdz pašai spicīt, no, iemetam, un tad skaitam spoles apgriezienus. Kātiņš ir šajā stadijā? 1, 2, 3, 4, un kamēr izvēlkam barotavu līdz pašai spicei. Un tad jūs zināsiet precīzi, cik jums ir spoles apgriezieni līdz jūsu punktam. Ja gadījumā norausim, kā jau teicu, kur man ir arī nedaudz paskrāpēta aukla, cerams, ka viņi izturēs. 8 dzīslis, ja 2 kaut kas ir vainas, tad 6 vēl mums ir darba kārtībā. Tātad, ja notrūks, jūs zināsiet precīzi attālumu, kurā jūs esat darbojies, piemēram, 3 stundas, un pēc tam upsa nebūs, ja arī nav mērāmie mietiņi. Bet ar mērāmiem mietiņiem ir daudz ētāk. Čik, jau gatavs, tad tagad te jāčikarējās. Un vēl var aizmirst to skaitli un ai. Bet nu nekas, izeja no situācijas tika jums tikko izstāstīt. Tā, iemetām. Un tā, hop. Labi, un kātiņš te un skaita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precīzi 53 spoles apgriezieni. Nu, tie būs ap kaut kādi 45 metri apmēram. Redzējāt, 50 grami, cik viegli tas darās. Un gatavs. Labi, iesim, pieliksim klāt čipšus barībiņai. Un šo makšķeri jau varēsim uzbarināt nedaudz, jo otru es metīšu bišķi pa kreisi. Un es domāju, ka tas mums neko netraucēs, ja mēs arī sāksim barot vienu makšķeri, lai jau kaut kas notiktu. Jo es jau gandrīz te pie stundas ņemos, a video tās būs 15 minūtes. Tā, ķiplotainā barībiņa, kas viņa darās, vajag pamitrināt vēl. Kā jau teicu, aķīts beidzās. Nāksies ar rociņām. Kā dod ārā ķiplociņa, kad ir mitra. Un ķiplociņš ir nevis tāds ķīmiskais, bet reāli dabīgs, tāds garšīgs, dabīgs ķiploks. Un viņš arī mums te ir dabīgs. Tā. Šī barība ir gatava, jo ar griezto gaļu viņa vēl mitrināsies un būs ok. Tā, liksim klāt. Nu jā, rokas vispār nekrāso. Liksim klāt zaļos čipšus šeit. Zaļie čipši tātad būs ķiploka barībiņā. Bet liksim viņus pavisam nedaudz. Kāpēc pavisam nedaudz? Jo rudens, viņi var gribēt tikai 3 motilīšus apēst šodien. Ja mēs piebērsim baigo tonu klāt, tūlīt samaisīšu, parādīšu, tad viņa tos čipsīšus uzlasīs un viņai būs vienalga uz jūsu āķi. Nu, lūk šādi, redzat, burtiski 30 gabali. Un viss čapka. Tā jau īsteniem copmaņiem. Mums jau pakaļi taču deg. Kāpēc? Kamēr otru makšķeri pat vēl nav sasieta, vismaz uzstelēsim vienu, lai šī jau strādā. A otru klusiņām
uzmērīsim. Tā, tad es uzliku atkal mūsu muciņu, 50 grami. Kāpēc noņēmu to mazāko barotaviņu, uzliku lielāko, iemetīšu 5 gabalas bez nekādiem tārpiem, bez nekā, tīru barībiņu. Tā teikt, profesionālā valodā atzīmēšu punktu, uz kurien viņi jau lai velkās, un tad sākšu gaļas programmu. Aiziet! Redzējāt, pār 40 metriem aizlidoja vienkārši tā kā eņģeliski. Pagaidām tās 20-30 sekundes, lai viņi sāk jau strādāt, lai sāk irt ārā. Un atkārtojam tā 5 reizes, nekas grūts. Hopā! Vienkārši eleganti lido mums viss. Nu ko? Uzbarojiens ir veikts. Liekam virsū pavadiņu. Uz mūsu jau pazīstamās montāžas pavadiņu iežņaudzam. Smuki. Tātad pavadiņu es startā uzliku tā kā zivis solās būt palielas. Cerams. Uzliku 0,15 startā 60 cm apmēram un uz V2 hārda āķīti, kurš varētu būt piemērots mūsu šīs dienas plāna zivtiņām. Tā, startā uzliksim baltos ar motili. Nu ļoti gribās ātrāk sākt makšķerēt. Tā uzliksim 3 baltos. No, tā kā karosiņas nav no mazajām, kādus 6 motiļus. Skaistu tādu palielu ēsmu, jo sportot šeit baigi nevajadzēs. Es pieļauju domu, ka varēs diezgan čilīgi makšķerēt, bet kā būs cope, tā būtu jābūt uz šiem kātiem. Dziņ. Tā, šāda skaista ēsma uz manām nenokrasotajām rokām, ja? Nu tas ir ārprāts, nu tie ražotāji baigie, meistarvedējie, rokas pilnīgi melnas. Lādējam iekšā. Es startā jau ielikšu spiestu motilīti. Tādu mazu šķipsniņu. Saspiedīšu tā pļurkšt. Lūk, šādi tā tas izskatās. Rokas forši var nomazgāt tepat uzreiz. Nu, un ar dievpalīgi. Pirmais metiens. Kaut kur ūdenī. Pilnīgi un galīgi punktā netrāpījām, jo vējš nafik nopūta mūsu barotā un niedris man patraucēja. Būs jāiet jāpaplēš. Netiek klāt. Maikls un šitā garā niedre man te beštīgi. Tāda, nu, āķīs foršs arī. Nu jā, bišķi zālīt ir. Bet es domāju, ka tas nekas. Pavisam nedaudz zālīt. Paķēņi! Otru distanciju tā esam atraduši, kreisāk, kad ir 20 metri tuvāk, tā būs tāds vieglāks metiens. 10 minūtes jau stāv iekšā, nekas nav, viss pēc plāna, jo šeit to zivju nav miljons, nav riktīgi daudz, šeit tā kā ir jāsagaida, jāizgaida, jāpiemāna un tam līdzīgi. Beram otrai barībiņai arī klāt nedaudz šitos te fluo čipsīšu. Šitik piediem. Apmaisam, redzat tā, lai disenīti. Nedaudz damitrināsim un tad iesim griezt. Izdomāsim, ko mēs dosim vienā točkā, izdomāsim, ko dosim otrā. Un griezīsim, gaidīsim, mēģināsim viņu apčakarēt, jo šī ir īstā zivs, kas ir jāapčakarē. Tas, kas mums ribalačkā patīk, atlaisties tā forši. Tātad esmu arī iemetis pirmo metienu otrai makšķerē. Redzat, šermanīts kreisā pusē, apmēram tur. Aikons apmēram tur labajā pusē. Aikons jau tusē ūdenī kādu pusstundu, nu 20 minūtes. Nepieskāriena. Tā arī apmēram šī diena paies. Ceram, es biju domājis tā, ka šobrīd tās zivs ir jāpasauc, viņai jāvēlās ir atnākt. Cerams, ka viņa šeit ir, jo viņa
šeit ir ienākošā zivs. Ienāk, aiziet, ienāk, aiziet, ienāk, aiziet, ja? Ir kaut kādas noteikti, ka dzīvo uz vietas, bet, nu, tās jau noteikti ir visgudrākās. Bet mēs jau arī neesam stulbi. Mēs arī visgudrākās varam apčakarēt. Tātad ārā ir ūdens. Ūdens ir reāli diezgan augsts. No augsts jau mazgā rokas un jau tā ir ne īpaši jau. Tā kā visu vajadzētu izmantot grieztā veidā. Veselu, uz doto brīdi šāda veida copē, lielo zivju copē, karūsu it īpaši. Ja šos apstākļus ņemam precīzi, visu vajadzētu izmantot griestu. Jo ja sāksim dot dzīvus baltos, tur veselas pinkas, viss būs slikti. Vienīgo, ko var izmantot dzīvu, ir motils. Tāpēc arī rekord pirmā točka, ikona točka izskatās šādi. Ir dzīvs motils, šeit ir ķiploku barība, dzīvs motils, sagriezts motils ar sagrieztiem baltajiem. Mēs viņu paņēmām šādi un iemaisījām iekšā. Un lūk, šo tādu ķepīgu barību mēs dodam vienā punktā. Otrā punktā savukārt ir šāda te griezto balto putriņa. Liekam barībiņā. Šādu zaptīti taisam. Tā kā uzmitrinam barību ar šo griezto balto kiškām un proteīnu. Redzat, mēs viņu tā kā uzmitrinājām to barībiņu, ja? Šeit, šajā punktā pēc brīža, es kādu stundu pamakšķerēšu, pastīsimies, redz, balti ar kasteri kopā, bet viss griezts. Tā ir tā vaniļas un marcipāna punkts. Kādu stundu pamakšķerēšu tagad, paskatīšos vienā punktā, tātad tur, kur ir baltie grieztie un marcipāns, tur agresīvi došu iekšā, daudz došu iekšā, ar X-feeder barotavu, ar to muciņu, ar ko barojām, ar to arī makšķerēšu. Otrā punktā, ikona punktā, būs mazā guru barotaviņa, un tajā makšķerēšu uzmanīgāk un tikai ar to motilīti. Pēc stundas jau mēs varēsim izdarīt secinājumus un skatīties, kas mums te notiksies. Bet kreisajā punktā man likās vienu brīdi, ka kaut kādas es redzēju mailes ūdens virsā un kaut kas uztirināja. Ka tik tur nav maiļu pils. Labi, mēģinam, gaidam. Visu mēs esam izdarījuši pareizi. Kreiso punktu es pat vēl tīrāk atradu. Tā kā šobrīd sākas karūsu gaidīšanas svētki. Medības riktīgās tādas. Mums bija pirmā kaut kāda copīta. Nu baigi karūsīgā tā neizskatījās, jau bija tās brrm. Kur? Bet tā nav, man liekas, karūs. Tas bija es. Tā, man liekas, nav karūs. Redzat, ja? Bet varbūt tā ir viltīgā karūs. Redzējāt? Kaut kas notiek. Kas tas ir? Kaut kas tas ir. Nu, redzējāt, ja? Nu. Ai, ienāv tā. Kaut kas tas bija. Bet tā arī gluži pēc mailes šoreiz neizskatījās. Ja starts bija tāds neīpaši, tai copei, redzat? Kas tur stiepj? Mums te vēl kaut, redzat? Nā. Pirmā cope šitajā ūdenī. Kaut kas inčīgs, un tā bija tā marcipāna punkts. Tas ir marcipāna punkts, kur es dodu riktīgi agresīvi baltos griestus. Opā, kačā, no? Mēģinam. Ir, klausieties. Ir. Nu. Man jau tā likās, ka tā nav karūsa. Karūsa tā neņem glupi. Tas ir asars. Karūsa, ja ņemtu, makšķeri gandrīz vai būtu ūdenī. Bet labi, kaut kas sāk vilkties. Tātad no gruns, rekur. Redzat, ja? Barota viņa no pilnā tiem grieztajiem, baltajiem. Bet tīra. Tātad šis punkts ir izvēlēts lieliski. Noķērām šādu asari. Mēs viņu pat nemetīsim sadokā. Uzreiz laidīsim vaļā. Dabūsim ārā āķīti. Šī gadījumā ar ekstraktoru.
un laidīsim vaļā. Bet azartu uzsita! Ai! Tur ir! Kas tur ir? Ej, tur nav! Kaut kas mums tur ir jau! Mēs pārgājām! Labi, izbrauksim mēģināt! Cerams, ka nevar ausīt. Ir! Ir, dāmas un kungi, paskatāmies, kas mums te ir. Kas mums te ir pa zivi? Tā ir viņa. Karūsa mūsu ilgi gaidītā. Juhu! Juhu! Wow, kas par smuku! Kas par smuku karūsu, redzat? Wow, yes! Bet stāsts ir brīnumains. Man tajā, kā redzat, mēs esam jaunā vietā. Apmēram, tātad mēs bijām tajā ezera stūrī un tagad atnācām šī ezera malā. Šis bija, es otru makšķeri vēl neesmu iemetis. Šis bija pirmais metiens. Jo tur nu reāli neņem, tur es nosēdēju 3 stundas. Vienu asarīti mēs noķerām, jūs redzējāt, bet es atnācu uz šeieni. Šeit ir tā kā aizvējš, redzat tāds mierīgāks no krasta ir. Pirmajā metienā mums ir pastradies kas par cukarūsu. Meža cukarūsa šajā mežā trakajā. Lūdzu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, neslinkojam, nesēžam, nenokaram degunus. Es sēdēju, un reāli saprotu, ka nav, zivis te ir, bet tajā vietā viņu nav. Pirmais metiens, un ir paukš! Pastieties prieku, super! Tā kā, tiešām, ja rodās jums kādreiz tā sajūta, un kaut kas jāizdara, kaut kas jāsamaina, it kā jau tur uzbarots un tam līdzīgi. Nē, izdaram to, nenoslinkojam. Un man ir reāli, reāli atmaksājās man tas reāli, man dieviņš iedeva. Un pastieties uz slieciņu smuki. Vienkārši es iemetu tā, ņemos ar otru makšķeri un skatos šito makšķeri plēš kopā. Kā jau teicu, karūsas ir dūlas zivis. Viņas ir, neizskaidrojams zivis. Viņiem vienkārši tur negribējās, varbūt kaut kas uz grunts ir ne tāds. Te es arī, es iemetu tieši tajā pašu distancē, viss tīrs, viss skaisti. Bāms! Momentāli karūsa. Uz mūsu ķiplokaino barību. Super! Mums vēl ir kāda 1:50 laika. Cerams, ka šī nebūs pēdējā. Kā jau es jums teicu. Negribās nočakarēt viņu. Ja to filmējot jau pa zālēm niedrēm, mēs viņu tur izmaltām. Bet redzējāt, 15 pavadiņu noturē ir maiņa. Urā! Trakas lietas. Kā redzat, ārā ir pacēlies ļoti stiprs vējš. Redzat, kā niedrs plūc un visu tīrina un viss slikti. Saucās viss slikti. Makšķeres tīrina, bet to copi bam, nevarēja ne ar ko sajaukt. Es ceru, ka tā nebūs vienīgā, bet tiešām redzat, es aizgāju uz citu vietu. Rekord šeit. Tā kā jau teicu, ja tur vējš sita tieši tajā krastā, tad viņš pūš tā kā no šejienes. Un tā mana ideja bija, kad šeit tādi viļņi nav, te tā nešvankājās nekas, un te tāds grāvīts priekšā ir. Tūlīt parādīšu. Redzat, tur tāds tā kā grāvīts. Ļoti pieļauj domu, ka tās karūsas nāk no turienes, un šeit liekas, ka ir dziļāks. Es biju tajā galā. Un tajā galā, kā redzējāt, ir 14. Es noķēru vienu kazragu un vienu cepam asarīti. Šeit atnāca, kaut kas vienkārši ārprāt. Es jau starp citu aiznesu
to savu Prestonu somu uz mašīnu. Es domāju, nu viss ir slikti. Lēnām, kad taisīšos uz māju pusi, bet domāju, vēl stundu, pusotru pamēģināšu šajā vietā, jo es te vairākas reizes atnācu, palūrēju, it kā vējš mierīgāks. Likās, sirds juta, ka jābūt. Un bija, jūs redzējāt, bija smuka, kā es jums teicu, no 800. Šī arī bija kaut kāda apmēram 800 grami. Līdz tumsai. Tope bija. Kaut kas iebliez. Bet tu te trāki tos kātus raus, tā kā... Nē, kaut kas tur liekas, ka tirina. Ir. Bija cop. Tiešām bija cop. Bet tā, man liekas, ka nebija karos, jo karos kā devu virsū, tā bija ārprāts. Bet te kaut kas iecopēja. Kaut kas iecopēja. Vienreiz, otrais, trešoreiz tā iesita. Lūk. Ārā ir pulkstens 3:20. Nozīmē līdz kaut kādiem 5, varbūt neliela astīti. Mēs cīnīsimies tagad. Ja reiz viņam mums iedeva un parādīja, ka viņas te ir. Man asinis uzkurinājās, aizdegās, es pat teiktu. Tā kā turpinām pieturēties pie tās taktikas, kā mēs darījām. Ķiplovka punktā motilīts, otrā punktā svieciņa. Šermana makšķerīti es tagad palaidu tālāk, ļoti netālu tā kā no tā punkta, kur mēs noķērām tikko. Kā saka, uz pilnu banku, bet... Yes! Ir! Stop! Jā! Tā ir viņas domāju. Ir! Dāmas un kungi, jūs neticēsiet, tas ir kaut kas nenormāls. Vienā ezera pusē ir, otrā nav. Un viss. Un kaut izstiepies. Un redzēt, viņi tā čik. Ir. Pilnīgi traki jau. Viņi iet pa tām iedrēm. Tas nav līdz galam normāli. Vienā vietā nav, a otrā paskatāmies. Vai te tā nav viņa? Pastiedies. Pastiedies, kas pa karu. Redzat? Vienkārši fantastiko. Tas ir kaut kas... Tā ir cope. No nekurienes mēs esam zivīs! 3. metiens un bum! Kā jau močorie vīri saka, zivis ir jāķer tur, kur viņas ir. Tu iedomājieties, viņas tur nenāca. Šeit jā, ārprāt. Pēc tam mērķis bija 3, pēc tam bija 5. Un ja 9 iedos 8 vai 10, bet man liekas tās mēs ne, bet ja šitā ņem 3 metienos 2 gabalas, tas bija kaut kas neticams, tas ir vienkārši. Pasties, ko tas vējš dara tā makšķerēt. Viņš vienkārši viņas plēš kopā. Bet te kas? Ja ķerās tādien nauga. Kostīms vēja cauri nelaiž vispār. Solīja kaut kādu mikro lietutiņu, viņš, paldies Dievam, nav. Un mēs esam atraduši zivis. Nedaudz jāpastrādā, bišķiņ jāuzbaro. Moška viss notiks vēl krūtāk, un mēs paspēsim saķert savu šīs dienas sapņu lomu. Ir nākošā. Ļoti interesanti. Bez copes. Uzliku motilīšus ar baltam. Nē, ir. Viņa liekas liela. Cerams, ka neaizķer, jo copes nebija. Karūsa, tā ir karūsā. Tā ir viņa.
No, super, pastieties, ko var iedot vietas maiņa. No, ko var iedot vietas maiņa, ārprāts. Viņas ir vienkārši dullas dzīves. Es jums saku, viņas ir dullas dzīves tās karūs. Mums ir kārtējā super skaistā karūsiņa. Gramis 600. Jā, skaista. Motilīti ieķepsēja tā tikai. Trešā. Otrais plāns jau ir izpildīts. Mums ir palikusi knapi stunda copes. Oi, netērēsim ne sekundi, metam iekšā. Nē, copi sajaukt mēs nevaram. Kaut arī viena bija bez copes. Tā kā, nu, mācībā, nu redzējāt kā, nu vienkārši acu priekšā es pats. Nu tiešām jau bija tā degons uz leju. Ja šitā uz leju, šitā. Vasarīt ziemā copē, tinkš. Un, nu tie, es aiznesu to somu projām. Domāju, nu labi, atnākšu, es te pamēģināšu vēl jau pusotru stundu, ko copēt ir. Redzat? Nu varbūt kamerā vēl nevar redzēt, bet jau ir palicis nedaudz tumšāks. Viss mums ir vēl tikai knapi kāda stunda līdz pašai tumsai. Nu es maukšu līdz pēdējam. Mums ir 3 karūs, mēs jau esam 2 plānus izpildījuši, tā kā mēs esam riktīgi maločiki. Tā kā rekur jums vēl viena situācija, kā var būt un ko var darīt šādās situācijās. Nu, laiciņš jau, nu, protams, šodien foršs. Bet tas nekas, mēs izpildījām savus plānus un mērķus, un mēs esam copē. Man drīz vai neraustās vispār, bet cope bija baisākā. Kas tur ir vispār? Nevar saprast. Tūlīt pie krasta, kas sāks taisīt trikus. Jā, zivs ir. Ir. Zivs ir, bet visi ceļu neraustījās. Un pirms tam bija cope garām. Nu ne garām, bet viņi tā kā sāka copēt. Nā, smukucīts kārtējais. Šī tā kā tāda mazāka, bet nekas, skaista uz slieciņu un akal uz ķiplociņu. Akal ķiploka punktā. 4. Ziniet ko? Es jau sāku domāt, varbūt, kad rītā man atrasties atkal tieši šeit. Karosas ir! Es viņus esmu atradījis! Juhuhu! Var redzēt vai nē, bet jau sāk krēslot. Es esmu noķēris 4 karūsas, un ko es jums gribu pateikt? Man ir palikusi pāri barība. Skatāmies, jā? Šī tik te. Rekur ir marcipāniņš. Rekur ir tas kilograms ķiplociņa. Nav jau baigi daudz nemaz iztērēts. Tā ir arī palika pāri. Un tā tālāk. Noķēris es esmu 4 karūsas. Tūlīt parādīšu kādas skaistas mukiņas 4 karūsas. Ķiploka punktā gandrīz katrs metiens starp to trako vēju var redzēt, ka kaut kas pieskarās pie auklas un tam līdzīgi. Es šeit sāku makšķerēt 3:30. Tagad ir 4:30 un jau sāk lēnām krēslot. Ko es jums gribu pateikt? Visdrīzāk es barību ārā nemetīšu. Un rīt, no rīta, nu vai arī nedaudz vēlāk kā rīta, būšu iespējams jau šeit atpakaļ. Jo es tikai tā knapi sajūtu to copes garšu, tos copes uz tiem kātiem, tik forši ir vilktās zivis. Tā kā ļoti iespējams rīt vai maksimums parīt, jo mums tā kā bija plāns sestdien ar čomiem braukt. Bet rītā arī tā kā uzzīmējās viens kluba biedrs. Iespējams, rītā es jau būšu šeit, un mēs varēsim paskatīties, kā strādā mūsu foršie Icon Zemex, Flagman, Sherman Pro kāti. Varbūt noķersim kādu smukāku, jo šodien pāri kilogramam nepārkāpām. Tā kā iespējams tiksimies rīt jau šeit pat. Tā kā raidījumu nebeidzu, bet šodienu gan sāku beigt. Vēl minūtes 15 un finiš, bet paskatīsimies, kā tad izskatās tās mūsu fēnās karū, kuras mēs noķerām šajos trakajos laikapstākļos, bet mēs nenobaidījāmies. Mēs atbraucām
un noķērām. Tikai tāpēc, ka mēs braucam makšķerēt vienmēr un visur. Nu, šoreiz nav tie trakā šļakats un tam līdzīgi, bet viņas būs, bet nostieties. Redzat kādas? Nu, paskatieties, kādas skaistas. Nu, skaistas karūsas, skaistas smukiņas. Nu, ko? Viņas asini mums uzsita. Tā kā es domāju, ka es jau esmu tāds sportists. Līdz uzvarām. Tikai uzvaras, kā klīst teiciens pa soc vidi. Tā kā man laiks turpmākās 2 dienas ir, es pieļauju domu, ka mēs šo karūsu medību sesiju turpināsim. Tā kā tiekamies!